Hei, draugi, tā kā pēdējā laikā diezgan daudz darba šeit pa studiju ar Ziemassvētku fotosesijām un visādu citu fočēšanu, līdz ar to nav sanācis īsti uztaisīt nekādu video vlogu, neko, tāpēc izdomāju šodien uzfilmēt vienu, cerams, ka īsu video, kur parādīšu bišķiņā, cik daudz es apstrādāju bildes. Jo bieži vien fotosesiju laikā arī sociālajos tīklos ir bijuši komentāri, un mēs esam rakstījušies par dažādām tēmām, un kā viena no tādām ir bijusi, kad cik daudz un kā, kurš fotogrāfs apstrādā bildes. Manā gadījumā es jums šodien nerādīšu visu procesu, parādīšu tikai pa slāņiem, ko es esmu darījis ar konkrēto bildi. Tā kā visas bildes es īsti nevaru rādīt, tāpēc atlasīju dažas tās, kuras es fotografēju. Vienā būs Inga, vienā būs vēl viena meitene Marta, un tad būs mana viena bilde ar manu ģimeni kopā, lai jūs redzētu, kā tas izskatās apmēram. Nu ko, domāju, pārslēgsimies uz šeit un paskatīsimies, kas tad mums tur īsti ir sanācis ar tām bildēm, ko es esmu apstrādājis. Visas bildes būs tā kā šogad uz doto brīdi ir Ziemassvētki, tagad visas bildes būs ar Ziemassvētkiem saistītas, bet apmēram process ir visām bildēm vienāds, arī kāzām ir kaut kas līdzīgs, kā es jums tūlīt rādīšu. Šis video nebūs beigi tehniskais, bet ātri pastāstīšu un parādīšu, ko es daru. Šī ir bilde viena no Ziemassvētku fotosesijām, kas bija šeit, un sāksim ar to, ka šī ir oriģināli kā izskatās bilde, bišķi piezūmosim tuvāk. Šādi viņi izskatījās oriģināli, un šī ir apstrāde, kur ir veikta krāsu korekcija un nedaudz bilde pagriezta tā, lai ir bišķiņ taisnākas līnijas. Un nākošais, ko es parasti daru Photoshopā, jau tad diezgan tas process ilgāks ir. Šeit es tikai vienu versiju saglabājis. Ir sejas apstrāde, ko mēs ļoti labi varam šeit apskatīties, ja pirms, pēc. Ir noņemtas dažādas lietas, un plus vēl ir arī bišķiņ smukāk āda uztaisīt un kontūras ādas. Tātad šī bilde ir oriģināla, šī ir jau apstrādāta ar krāsu korekcijām un iegriešanu, un šī bilde ir smuka seja jau apstrādāta. Iesim tālāk, apskatīsimies, kas mums tur vēl. Arī no tās pašas fotosesijas bilde, tātad šī ir oriģināls, un diezgan silta jau noklusēta tā bilde, jo mums ir ļoti daudz gaismiņu Ziemassvētku, tāpēc arī apstrādāta bilde ir ietura ļoti līdzīgu stilu, bišķiņ tikai manā stilā nedaudz vairāk. Tātad, un sejas apstrāde, ādas apstrāde, to var ļoti labi redzēt šitien arī uz kājām, kad ir nedaudz highlighti izcelti un gaismas, jā, un arī sejas kontūras, tāpat kā iepriekš bija pirms pēc ādas apstrādes, pirms pēc krāsu apstrādes. Nākošā bilde. Ingu fotografējām, noteikti zinat no maniem Ziemassvētku video blogiem, viņa arī šo skaistumu šeit mums studijā ir uztaisījusi. Tas ir pa lielam viņas darbs. Ne pa lielam, bet tiešām viņas darbs. Arī tātad šī bija oriģināla bilde. Šī jau ir apstrādāta bilde, kā redzam, krāsas piekoriģētas manā stilā, noņemta liekie elementi fonā. Un tā kā Ingai jau šeit bija make-ups, tad vienīgais, kas prasījās šeit, ir noņemt atspīdumus, lai nav tik spīdīga. Parasti tie veidojas no zivspuldzēm. Un kur ir pirms pēc, ir bišķiņ arī. Dažreiz ir grūti šo saprast, tās ir dzimumzīmes vai vēl, bet Ingai pretendzīvu nebija, tāpēc es viņas biju noņēmis. Var redzēt arī šeit ir izcelta ādiņa bišķiņ, lai bišķi smukāk izskatās. Te viss ir ok, jo bija make-up šam fotosesijai. Arī no Ingas fotosesijas bilde tātad pirms apstrādāta bilde. Un šeit ir apstrādāta āda, jeb seja. To var redzēt visur, bišķiņ sarkanums noņemts ir. Un tas pats uz sejas arī. Seja gan, kā jau es teicu, ļoti labi vaibu make-upu bija uztaisījis, bet bišķiņ no zivspuldzēm vienmēr studijā atspīd. Tāpēc reku nedaudz piestrādās. Nu un pēdējā bilde, ko šodien jums parādīšu, ir no manas fotosesijas ar ģimeni un brālis palīdzēja bišķi mūs nofočēt. Te esam mēs visi trīs. Princips tas pats. Oriģinālā bilde, nedaudz apstrādāta. Pie apstrādes es jau esmu kaut ko Paulai izdarījis, jo viņai te bija no saldumiem visādi sametušies uz jaunu Ziemassvētkiem. Un kur ir sejas apstrādātas. Princips tas pats ir noņemts spīdumi, bišķiņ izceltas kontūras. Man nebija tik spīdīga piere, bet bieži vien meičām ir, jo viņas liek make-upus virs un kaut kas tur atspīd. Tā kā apmēram tā. Es domāju, kad es mēģināju to ātri parādīt, es nerādīju visus soļus, ko es daru, bildes apstrādāju Lightroomā, nerādīju, kā es viņas atlasu, jo tas ir vēl viens garš process. Pēc bilžu apstrādes visas eksportēju un tad importēju Photoshopā un apstrādāju ādu. Varbūt no malas tas liekas, kā es jums tikko parādīju, diezgan vienkārši un ātri, bet patiesībā tas aizņem ļoti daudz laika.
Un tā kā šī tēma ik pa laikam fotosesiju laikā bija pacēlusies, tad tāpēc es izdomāju uztaisīt šo video un jums parādīt, lai jūs redzat bišķiņu starpību. Jo oriģinālās bildes jūs gandrīz nekad neredzat. Ceru, ka jums bija neliels ieskats, un ja jums patīk šāda veida video, droši dodiet ziņu un nospiežam laiku, kā arī iesakam citiem. Protams, mēģināsim kaut ko vēl uztaisīt un pastaigāt, varbūt detalizētāk gribēsiet redzēt, kā notiek fotoapstrāde. Tas šajā reizē arī viss. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies!